tikai ļoti paturpināšu, ko teica Bārbela, ka katrs var būt tāds, kāds viņš ir. Bet tas būs, es trenējos peldēšanā, un jūs esat redzējuši olimpiskās spēles peldēšanā? Tur ir tāda peldkostīma un tāda gari. Un, es kaut kad sen atpakaļ tāds gribēju, bet viņi bija ļoti reti un viņi bija ļoti dārgi un viņus tur grūti dabūt, vispār nevienam nebija. Kad es beidzu trenēties, tad viņus varēja dabūt. Viņus varēja dabūt arī pa kaut kādiem 20 latiem, bet nebija vērts tāds pirkt. Es jau vairs netrenējos un, vienkārši sakot, es sen gribēju tādu pelkostīmu, man tāds pašai nebija. Un tad pagājušajā vasarā es sāku atkal trenēties, un tad es dabūju vienu tādu pelkostīmu. Tādu ļoti labu, bet es viņu dabūju interesantā veidā. Es viņu dabūju par kaut kādiem 70 centīmiem Liepājā vienā veikalā, bet tas pelkostīms, es pēc tam paskatījos internetā, viņu lētāk par $300 nevar dabūt. Un tādu trenējās, ar tieši to peldu olimpiskās spēlēs, šobrīd. Un, bet tā lieta ir tāda, ka man viņš ļoti patīk. Un es ļoti par viņu priecājos ilgi, vai ne? Es ļoti priecājos. Bet tā lieta tāda, ka kāpēc es viņu dabūju tik lētu, tāpēc, ka viņš bija, viņš izstās pēc mazas lupatas, viņš izskatās ļoti neizsmuks. Un es rādīju Bārbelai, viņai viņš nepatīk. Nevienam viņš nepatīk. Un es rādīju kā savu lielāko darbu un kaut kādiem saviem draugiem. Viņi prasīja, tev varbūt ir kāds skaistāks arī. Tāpēc, ka viņš ir tāds ļoti, tās vīles ir no gumijas taisīts, viņš ir tāds ļoti maziņš, viņš ir ļoti tāds šaurs, un viņš atgrūž ūdeni, bet tas, kas nezina, tas nesaprot. Ne? Tāpēc manās acīs viņš ir ļoti dārgs un vērtīgs. Kaut gan citam tas ir 70 centīmi. Tāpat arī mums ir, kad mēs esam Dieva acīs dārgi un vērtīgi. Varbūt kādam tu esi tikai 70 centīmi un nekas un nesmags, varbūt skaistāks, bet tagad jūs esat dārgi un vērtīgi.